10. oktobrī Rīgas Dinamo komanda beidzot pārtrauca 5 zaudējumu sēriju, izcīnot spraigu uzvaru ar rezultātu 4-3 pret Zagrebas Medveščaka komandu. Dinamo komanda 4 reizes izvirzījās vadībā, un Medveščaka 3 reizes spēja atspēlēties. Arī pēdējā sekundē Medveščaka hokejisti pamanījās ieraidīt ripu vārtos, bet kādu sekundes desmitdaļu jau pēc sirēnas, un līdz ar to šis vārtu gūms netika ieskaitīts, un Rīgas Dinamo svinēja skaistu un svarīgu uzvaru ar rezultātu 4-3. Iespaidos par spēli Rīgā dalījās Zagrebas Medveščaka komandas uzbrucējs Antonijs Stjuarts. Okay, pretty tough, pretty nervous game for you, for your team. Both teams scored each after other, so a couple comments from you, please. Yeah, it's disappointing in the loss. You know, we thought we had a goal there in the last second, and you know, it's a questionable call, but you know, that's how it goes. So you know, they end up getting a goal in the last 2 minutes, and you know, it's tough to get points. You know, when we're letting up goals in the last 5 minutes. So you know, we battled hard, but not good enough tonight. Okay. Tell us a couple comments about new coach. How it is to play with new coach? Is it different, or didn't feel anything? No, nothing yet. You know, it's he's fairly new, so we didn't really change too much up. But you know, I'm sure you know, when we have a couple days off, a couple practices, we'll change something up. But he's a good coach. I had him for Spengler Cup for Team Canada last year, and you know, guys are excited, and you know, we just got to start getting points. All right. Thanks a lot. Thank you. Good luck. Thank you. Bye. No Dinamo Rīga par iespaidiem no spēles dalījās Andris Džeriņš, kurš ierindā atgriezās pēc ilgāka laika, kur viņš pavadīja ārpus laukuma dēļ sejas savainojumu. Pirmkārt, apsveicu ar uzvaru. Nervoza spēle, viss līdz pēdējai sekundei netika izšķirts. Kā vispār pats jūties pēc atgriešanās? Kādas sajūtas? Katrā ziņā nejūtos es ļoti labi. Tomēr bija diezgan liela, kā saka, rūsa bija palikusi virsū un grūti. Ķermenis arī diezko labi nereaģēja brīžiem uz tām maiņām, pārspēlētām dažām. Bet, kā tu teici, gala iznākums ir pozitīvs. Esam priecīgi, kad beidzot izdevās pārtraukt to zaudējumu sēriju. Noteikti būs stimuls spēlēt tālāk ar uzvarām un daudz labāk, daudz foršāk. Un cerams, ka būs veiksmes un izdošanās. Kā pašam liekas, kā atjaunosies nākamajās spēlēs? Es domāju, ka tagad tikai vajadzētu sākt justies labāk un ieiet tajā spēles ritmā. Es tā vismaz ceru, ka es domāju, ka tagad vēl pastrādāsim mazliet ar treneri pie fiziskās sagatavošanas, lai es jūtos mazliet labāk, jo šodien tomēr es nejūtos 100% tomēr vēl mazliet jāpastrādā un es domāju, ka viss būs kārtībā. Okay. Vēlreiz apsveicu ar uzvaru. Paldies par spēli. Kā jau ierasts, piekdienās arēnā Rīga Dinamo spēļu laikā bija īsta ballīte. Bija gan dejas uz ledus pārtraukumos, gan pat bildināšana vienā no reklāmas pauzēm. Nākamās 2 spēles Dinamo komanda aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar spēcīgo Sanpēterburgas SKA komandu un Helsinki Jokerītu, bet Rīgā komanda atgriezīsies nākamā svētdien, kad savā laukumā uzņems Astanas Baris komandu.